futbola kluba Jelgava galvenais treneris Sergejs Dolgovs pēc spēles ar Spartaku. Zaudējums ar 2-4. Kas tad izšķīra šo spēli, kas bija noticis faktori? Es domāju, ka pirmais faktors bija, mums nebija spēks pēc, un ne fiziskais, ne psihologiskais pēc spēles konta. Tikai 3 dienas pakaļ mēs spēlējam pret kontu, un tāpēc, diemžēl, pušiem nebija tik daudz spēkas, un psihologiski arī bija ļoti grūti. Ja? Un tas pats, ka mēs zaudējām jau 1. vai 2. minūtē uzreiz golu, un tas arī viss bija, nebija skaidrs, bet ļoti grūti bija. Ja? Labi, mēs salīdzinājām tāds bišķiņ to uzlabot rezultātu ne uz daudz laiku, bet nebija šodien ne koncentrācija momentā, paši sākuma spēlē. Ja mēs pirmais puslaiks spēlējam labi, ja mēs zaudējam 3-1, ja, bet spēlējam ar uzbrukumam, bet nebija mums spēkas ja, šodien. Mēs ļoti viegli bija treniņi, mēs gandrīz tikai netrenējas ar slodzi, bet tikai tur bišķiņ paskrinām, vienalga, ja nav spēks, tad nevar spēlēt. Un, diemžēl mums šodien bija, protams, pretinieks ir stiprs, ja, tas ar ātriem spēlētājiem. Mums nebija pretī neko, tāpēc mums Džuļovs nespēlē, Grigorevičs arī nespēlē. Un, principā, vienīgais ātrākais spēlētājs mums bija Poplavski, bet viņš nav laba savā formā pagaidām. Tā bija kaut kāda mums domāšana par to standartiem. Labi, viens no gandrīz no standartiem iesit, ja, diemžēl. Jā. Iespējas aizķerties bija, nevar jau tā teikt, ka iespēja nebija. Tas tieši tie 2 goli šajās 2 minūtēs, laikam, jau salauzt. Jā, tas arī, jā, tas ļoti grūti. Pirmais gols mēs dabūjam 1. minūtē, un pēc tam puslaika vidū, jā, mēs zaudējām 2 gols 2 minūtes. Tas arī nav ļoti labi. Un tāpēc ļoti grūti. Es domāju, ka būs tāds pārtraukums, mums 10 dienas nav spēles. Es domāju, ka kaut ko uzlabosim, veselība būs kārtīgs, un tad būs višķiņ labāks, es domāju. Kāds bija tās cerības to otro puslaiku? Kā gājām? Uz otrā puslaika man bija cerība nezaudēt 4. golu sākumā. Tas, kas tāpēc mēs neejam ar visu, ar visu banku uzreiz uz priekšu. 45 minūtes spēlē otrais puslaiks. Un tāpēc mēs jābūt kaut kādi koncentrēts, jāspēlēs aizsardzībā, paturēt tās rezultātu, un tas, ja mēs guvam vārtu ne pēdējās minūtes, bet kaut kādā vidu un nezaudējam vēl 4. gols, tas bija plāns. Diemžēl kļūdas šeit, spēlēties pārasta situācija, zaudēt bumbu, kas nevar, virslīga nevar tu zaudēt tādā situācijā bumbu. Un to masi iznāk uz pret uzbrukumu gandrīz 1-1 un 10 golu. Cik nopietni ar Vadimu Džuļovu otro spēlē? Jā, es domāju, ka nākamā spēlē viņš būs gatavs. Viņam nav kaut kāda trauma, viņš ir slims ar deguns, es nezinu, kāda slimība tur. Viņš ir gandrīz gatavs, bet mēs neriskējam, kādai iega viņš tur izniek uz mainu 10 minūtes. Un ļoti apmierināts ar to, ka mums ir Lapkovski atgriežas, viņš šodien pājūtās spēlē, protams, ka viņš pagaidām nav savas formas. Viņš spēlē par Dubleru komandu 2 dienas pakaļ, un šodien viņš pusstundu paspēlē, es domāju, ka pret viņam tas būs tikai labi. Un viņš uzreiz parādīt, ka viņš tā konstruktēta ļoti labs meistars, ka viņš labs konstruktēta mūsu uzbrukumu. Pārtraukums priekš jums ir vietā, ja? Šīs 10 dienas, atgūt emocijas, varbūt to veselību un to visu sakārtot. Es ceru uz to, jā. Pirmkārt uz veselību, un 3 spēles mēs spēlējam, jā, pēc 3 dienas tāda grafika. Tas ir daudz grafiks, bet mums ir tik daudz slimības, un tas mums grūti. Paldies. Paldies.